Visiem labdien! Te jums Ārims Anatolijs no GoMoto. Nākamā figūra stop līnijā. Ātrums vajadzīgs šajā figūrā ir vajadzīgs 50. Ja? Figūra sarežģīta ar to, ka ir noteikta vieta jāsāk bremzēt, jānokir tie konus, arī, ja? Un jāaptur mocīts, nepārspiežot bremzes. Ja pārspiežam bremzes, strādā ABS, un kas notiek, kad ABS strādā, ritenis čik grozās. Ja? Un attiecīgi mēs nevaram prognozēt, kur apstāsimies te vai tālāk vai tuvāk. Ja? Tāpēc ar tām bremzītēm ļoti prātīgi. Un tad pa bremzēm runājot, ko varu ieteikt, nevajag pirkstiņus šeit turēt noteikti ar 2. Ar visiem nevajag, tad mēs pārspiedīsim visu laiku, bet ar 2. Bremzītes regulēs. Priekš maniem pirkstiem ir pa tuvu es ieliktu 3. Tagad man der. Ja? Bet var vēl tālāk, vieninieks vis tālākais, un tālāk tikai regulēšana spiežam no sevis un aiziet, regulējam, griežam to riteni, 4. Man bišķi neder. Ja? Tur skatāties paši, tad sevis regulēt. Ja? Pa bremzītēm tad būs viss. Varu ieteikt šajā figūrā, izmantojam abas bremzes, visas 3 bremzes. 3 bremzes, tas ir priekšējais, aizmugurējs un arī ar motoru bremzēm tad sajūgu beigas. Tātad neieskaita figūra, ja sākam bremzēt ātrāk pa konusiem, ja neapstājamies pirms līnijas, ja ātrums, protams, ir zem 50. Tad figūra netiek ieskaitīta. Atcīmies, kā būs ar ātrumu šoreiz, pirms tam nebija. Ātrumiņš ir. Šo figūru ieskaita, ja? Tātad apstājies pirms līnijas, sācis bremzēt no konusiem, pat aizbišķiņ, un apstājies pareizi vieta pirms līnijas. Tā kā šo figūru ieskaita. Ceru, ka video patika. Visiem atā. Čau!